Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Apskatīsimies šovakar kādu tēmu. Kādu informāciju mums pastāstīs par negatīvu ietekmi mājās. Par negatīvu ietekmi mājās. Dzimtā, ģimenē. Taisīju kafiju. Par nelabvēliem, kas izliekās draugi. Atslēga. Šobrīd dos informāciju par negatīvu ietekmi mājās. Pareizās atbildes vai arī viltniekiem. Skatīsimies tālāk. Cīņu ar viltniekiem. Iespējams par mājām. Kāda cīņa sakarā par mājas tēmu. Varbūt kādam ir kāda cīņa. Tas, kas jūs pazemo, ir svarīgi attīrīties. Tā ir vērtīga informācija jums. Jā, vērtīga informācija jums, un arī tas tā kā uzdevums, ar ko ir ļoti svarīgi tikt galā. Tā kā mācība, lai jūs neatļautu jūs ietekmēt, lai jūs nepiekristu pie tādiem nosacījumiem, kas nav patiesi, kas ir viltīgi, kas nav saskaņā ar jums, kad jūs to jūtat, ka tur nav taisnība, ka tur ir viltība. Tas ir par vērtībām, runa iet par vērtībām. Tā kā savādāk, ja, bet te ir runa par vērtībām. Katram savas vērtības. Un katrs tās vērtības skatās, noskata, cits no malas vērtē, bet jums to nevajag ļaut, kad kāds vērtē tās jūsu vērtības. Jā, jums jāiet uz cieņu, veiksmi, pozitīvismu, līdzsvaru, sapratni. Nevajag ļaut kādam valdīt pār jums, pār jūsu likteni. Jābūt draudzīgiem. Vajag atrast kontaktus
sadarbības, ar ko varat sarunāt. Draudzīgi, lai ir gan jums, gan otrai pusē labi. Vajag aizstāvēt savu domu, savu teritoriju, ģimeni, māju, savu īpašumus. Savus īpašumus ir jāaizstāv. Pašam sevi. Un šobrīd, kā es skatos, runā, ka ir vajadzīga transformācija, ir vajadzīgas izmaiņas jūsu dzīvē, jo kā iepriekš vairs nedrīkst būt, ir kaut kas jāmaina. Turpināt tādā gaitā vairs nedrīkst. Jo ir par daudz jau izdevumu. Pēkšņi vārdu aizmirsu. Izdevumu. Ir par daudz jau izdevumu. Ir jāstrādā. Ir jāstrādā tā, un jāstrādā ar to cilvēku, kas jūs nepazemo. Jums vajag atrast partnerību, kur ir cieņa un paliekat jūs ar sevi apmierināts. Esiet līdzsvarā ar sevi, ka neesiet konfliktā. Tas ir ļoti svarīgi. Tā strādāt, sadarboties. Lai nebūtu, ka jūs sodāt pats sevi, bet sods, ka katrs saņems tāpat to sodu. Tādā veidā, ja kāda griba ir pakļauta, dzīvē tāpat viss ir godīgi, jo katrs iet uz savu veiksmi, un katram savas mācības ir. Šobrīd, bet es skatīšos tālāk informāciju, te ir vai sodīt jums jāsoda, vai dzīvē tāpat katrs sevi soda. Svarīgi jums pašai būt savās enerģijās. Ja ir vajadzība, ja tas aizskar jau jūs, tad jums jāgriežas pēc palīdzības, lai sodītu to cilvēku, kas jūs pazemo. Ja neieklausās, ja nav citas izejas, tad jāiet jums tā, lai soda. Kaut vai juridiski notiek. Jā, jo un te iet runa jau par būtnēm, kas ir sautīgi, egoistiski, kas jūs nedzirdat, kas nav arī līdzsvarā ar sevi, kā atkarības cilvēku pārņem. Ja cilvēku pārņem atkarības, tāpēc tad ir tādas būtnes. Tad cilvēks paliek pa citu būtni. Viņš nav pats cilvēks vairs. Tā būtne viņu vada. Būt sautīgam, egoistiskam, cietsirdīgam. Jo svarīgi būt godīgam pašam pret sevi, būt savās enerģijās, nevis ņemt no kāda enerģiju.
ir jāmāk pašiem sevi atjaunoties. Nevis būt atkarīgiem no kāda enerģijas vai partnera. Te ir runa arī, ja būtu mīlošas attiecības. Bet šajā gadījumā te iet runa par egoismu, jo egoisms nedrīkst būt egoistiskiem, iet pār citu galvām. Tas ir jāiesaldē. Tādas īpašības, tāda būtība ir jāiesaldē. Ir jākontrolē. Jābūt savās pozitīvās, sirsnīgās, cieņpilnās attiecībās. It visā. Tāpēc pirmām kārtām cienīsim pašas sevi, tad arī citi cienīs mūs. Te ir runa par to. Nedrīkst, ir jābūt savā enerģijā, ko jau iepriekš teicu. Savā spēkā ir jājūt pašai, kas ir harmoniski ar jums, kas jums ir pieņemami, kas nav pieņemami. Un nepiekrist, nesamierināties ar sliktāko, kas jums nav pieņemams, noteikti nepieļaut to, nepakļauties, palikt pie savas būtības, patiesas, cienīgas pret sevi. Tikai jūs ziniet, kas jums ir vajadzīgs. Svarīgi nebūt ilūzijās. Un visu, kuri ir ilūzijas, kuru vai nav kaut kas skaidrs, noteikti jānoskaidro un jābūt skaidram. Visam skaidram, tad būs jauns sākums, pozitīvs, var jauna nākamā lieta tad sākties, jo vispirms ir jāatbrīvojas no nelabvēliem, no visādām nebūšanām, problēmām, kas nav skaidrs, no tā ir jāatbrīvojas. Ir jāiet priekā, jāiet uz pozitīvu, jābūt visam skaidram, ir jābūt robežām, nosacījumiem, sadarbībai, skaidrībai, atslēgai pret atrast, meklēt informāciju un atvērt. Dzimta palīdz, ģimene atbalsta jūs, stiprinās jūs. Ja jums ir dvēseles mokas, aiziet no tā. Ja ir kaut kas arī, kādas problēmas ģimenē, tas jāatrisina. Jāsaprot to, katram savi uzdevumi, nemaisīties, būt saprotošiem, nejaukties katra ģimenes locekļu uzdevumos, bet atbalstīt, uzmundrināt, dot pozitīvus vārdus, bet uzdevumi
ir katram paši jārisina ģimenē. Jā, nebūt skopiem, aiziet no citu skopuma, būt godīgiem, patiesiem, pozitīviem, dāsniem. Nokārtot attiecības, karmas atstrādāt, atstāt aiz muguras, lai būtu ģimenē prieks un dzīvē pārmaiņas spētu radīt. Tie karmas uzdevumi ir jau pa šo laiku. Jūs noteikti jau esat ieguvušas jau mācības, gudrības, daudz ko saprotat, ziniet. Attiecībās par vīriešiem, vīru. Iespējams, kādas ir attiecības bijušas, nonākušas bezizējas stāvoklī. Jau to gudrību esat guvuši, esat iespējams attīrījušies vai vēl arī jāturpina attīrīties. Jūs varat skatīties, kādus cilvēkus satiekat, jo tas ir jūsu atspulgs. Ja jūs saskaraties vēl ar problēmām, tad jums vēl ar sevi, saviem uzskatiem ir jāstrādā, ar savām īpašībām, lai būtu labāka sevis versija. Ar partneri var vislabāk šos uzdevumus pārvarēt. Bet gadās arī tā, kad attiecības vairs neiet uz turpinājumu, bet uz attiecību izbeigšanu, jo pāris nav atradis līdzsvaru. Nav saprasts, ka pārī viens vīrietis un sieviete ir viens vesels un ir viens otram atspulgs. Kāds no pāriem nav sapratis, ja ir nonākuši līdz šķiršanās. Nav pateikts, nav saprasts. Saprasta ar laiku informācija tās, jo ir tieši par daudz slikta pateikts viens otram, ja tās attiecības ir izbeigušās. Nesaskatīja abi partneri vērtību šajās attiecībās. Sievietes vērtību. Sievietes jūtas, sievietes patiesās jūtas. Vīrietis
te iet runa tad, ka vīrietis nebija novērtējis, sapratis, ka patiesībā sieviete bija viņa partnere. Jā, un arī viņa labklājība. Tad vīrietis to nebija sapratis. Rekā, kā aiznājām līdz sarunai. Te bija runa par vispār nelabvēliem. Jā, no slimībām jāaiziet. Te ir runa par gan attiecībām pāri, gan arī no ārpuses vienalga ar iestādēm kādām, kas jūs grauj, kas jūs ved uz leju, velk uz leju. Jums ir jāpārskata sava dzīve un jāpārdomā, kā jūs gribat dzīvot un kā jūs gribat ar kādiem cilvēkiem komunicēt. Jā, cīnīties. Vai gribat cīnīties? Šobrīd ir jāizcīna pēc šīs situācijas, jāiziet uz savu dzīvi tādu, kādu jūs vēlaties. Tad mazliet ir jāpacīnās. Jāpārvar. Jākumulē sevī tas spēks, jāatrod sevī. Spēks un enerģija jāsaprot, kad jūs visu varat pati. Un viss ir mūsos. Svarīgi, ar kādiem cilvēkiem, kādā cilvēku sabiedrības lokā mēs atrodamies. Atkal vīrietis. Mums iznāca. Un šie, te ir teikts tas, kad ar ko saskaramies, kaut arī ar priekšnieku vadītāju vai arī savu vīrieti, tas ir dots kā liktenis, lai to uzdevumu pārvarot ar viņu kopā vai bez viņa kopā, vienalga, tik un tā tas jūs ved uz augšu, pakāpienus augšā. Tas jebkurā gadījumā, vienalga, ko šis vīrietis izlems, svarīgi, ko jūs gribat, kādas jums ir sajūtas. Jā, te bija runa sievietei, arī jājūt pašai sevi. Vienalga, kā izlems rīkoties vīrietis, bet svarīgi klausīties pašai sevi. Vai viņš izlems ar jums sadarboties vai nesadarboties, tā ir viņa darīšana. Bet galvenais jūs ziniet, kas jums ir vajadzīgs, kas jums ir pieņemami un kas jums nav pieņemami. Un tad jūs saņemsiet dzīves dāvanas, ja klausīsiet pašai savu sirdi, sajūtas, būsiet uzticīga pati sev. Tāda mums vērtīga tēma šovakar. Jā, un šī smagā nastas ir jānomet no pleciem. Tā arī radīsies dzīves gudrība un pieredze, un jūs rīkosieties jau daudz labāk un vērtīgāk turpmāk dzīvē, to, ko esat jau līdz šim piedzīvojusi. Lūk, tāds stāsts šovakar.
tad līdz, ja patika, tad lieciet īkšķīšus. Lūk, un līdz citai reizei.